Nu, ko sveiki! Mani sauc Elīna Bulīga. Esmu veselīga dzīvesveida entuziasts, jau daudzus gadus runāju sociālajos tīklos par veselības tēmām, un šodien man ir ciemiņš. Es esmu uzaicinājusi Mariku Zelču Čerāni, kura manu uzmanību pievērsa arī sociālajos tīklos ar savu saturu par holistisku pieeju veselības sakārtošanā. Un mums ir kopīgas vērtības, tāpēc es arī ļoti, ļoti gribēju tevi uzaicināt uz sarunu. Es ceru, ka tā nebūs pēdējā, ka tas būs tikai sākums jaunai brīnišķīgai sadarbībai. Un, Marika, es iedošu vārdu tev, maz drusciņi padalies, lūdzu, pastāsti, iepazīstini ar sevi. Un tad jau vārdu pa vārdam mums arī dialogā sanāks brīnišķīga saruna. Paldies, ka uzaicināji. Man ir prieks būt kopā ar tevi, jo es tevi arī biju pamanījis sociālajos tīklos. Runājot par sevi, man jāsaka, man ir ģimene, ir 3 bērni, ir 4 augstākās izglītības, 3 maģistri un ārstniecība. Ikdienas darbs ir slow medicine ambulance. Es izglītoju sievietes, iedrošinu uzņemties atbildību par savu veselību. Un vēl, ko es varu par sevi pateikt, ka es esmu 30 dienas klusējusi un klausījusies, ko Dievs man saka. Tātad es esmu bijusi klusuma, rekolekcijās, garīgo vingrinājumu. Vēl man ir dārs, upe, kur peldēties. Es domāju, ar to pietiek ievadam. Jā, brīnišķīgi. Padalies, lūdzu, kas bija tas brīdis, kad tu saprati, ka medicīna būs vēl viena tava augstākā izglītība un kāpēc? Vai dzīvē notika kaut kas, kas tevi aizveda šajā virzienā? Godīgi sakot, bērnībā mans sapnis bija darboties medicīnā. Pirmajā klasē es jau biju klases sanitārs, un arī turpmākajās klasītēs bija tāds agrākos laikos tāds postenis, klases sanitārs, bija tur sienas avīzes redaktors, bija ilustrators, bet es pieteicos laikam šim darbam vai šim tādam postenim. Un visu skolas gadus man interesēja medicīna. Arī mums bija mājas lasīšana angļu valodā, pavasarī jālasa. Man bija grāmatas par medicīnu, Pioneers of Medicine, un tur es par vakcīnām uzzināju. 4. vai 5. klasē mājas lasīšanā. Un es visu laiku domāju, ka es iešu studēt medicīnu, un droši vien es arī būtu aizgājis, bet 11. klasē, tā bija pēdējā vidusskolas klase, man tētis, kad es tētim pateicu, ka es iešu studēt medicīnu, viņš man tā pateica, zini, Marika, ko tu tur iesi tos līčus graizīt? Un tad viņš neteica nē, bet viņš tā, es sapratu, ka viņš īsti nebūtu priecīgs. Un tad es domāju, ko es vēl varētu darīt. Un tā kā man patika visi priekšmeti, man bija tā, ka matemātikas skolotājs domāja, ka es iešu mācīties matemātiku, angļu valodas, ka es iešu angļu valodu, un bioloģijas, ka es iešu bioloģiju vai medicīnu. Un tad es domāju, kas ir tas, kas apvieno visu. Un tā bija filozofija, jo filozofija ir visu zinātņu kvintesence. Un tā es aizgāju uz filozofiju. Un tad bija tāds brīdis, ka es domāju, nē, varbūt man jāiet prom, jāiet uz to medicīnu. Bet man bija tā, ka, ja es esmu iesākusi, man ir jāizdara līdz galam, un to es izdarīju. Un pēc tam mainījās laiki, bija perestroika un tādas lietas. Un tad es kaut kā aizgāju tādā jomā, kas ir uzņēmējdarbība. Tad bija loģiski pabeigt arī maģistru uzņēmējdarbībā. Un tad, kad es sapratu, ka uzņēmējdarbība ir baigi forša, tur ir daudz radošu momentu, bet es sapratu, ka no 7 rītā līdz 11 vakarā tas prasīja ļoti daudz. Un es sapratu, es gribu laiku arī priekš sevis. Un tad es aizgāju no tā visa projām, paņēmu sabata gadu, un tad tā gada beigās es nokļuvu 30 dienu rekolekcijās. Un tad man rekolekcija vadītājs teica, tagad, kad tu esi beigusi, tu tagad vari citiem vadīt rekolekcijas. Un es saku, kā? Tā. Un tad radās iespēja braukt studēt arī garīgo līdzgaitniecību un apgūt arī rekolekciju vadīšanu. Un es sapratu, tas ir tas, ko es tiešām gribu darīt, kas man vēselē ļoti tuvs. Un pēc tam
Mēs ļoti daudz ko darījām, bet pēc tam bija tā, ka man mamma saslima, un es tā skatījos, jā, ļoti interesanti, ko viņai dod kādas zāles izraksta. Un tas man uzdeva ļoti daudz jautājumus, kāpēc viņai ir tā un kāpēc man ir tā. Un tad, kad viņu kopjot, es izdegu, jo viņa bija paralizēta, viņa bija jākop, viņa bija pa nakti jāgroza, jāceļas augšā. Mums tajā laikā bija 3 bērni. Kad tas notika, tad mazākajam bērnam bija 9 mēneši, vidējam bija kaut kur 3 gadiņi, un vecākajam bija 8 gadi. Un viņi, protams, prasīja uzmanību, un vēl mamma klāt. Un, kad es gribēju sevi atgūt atpakaļ, sevi atgriezt dzīvē, tad man ārste saka, nu, lūdzu, te ir antidepresanti. Es saku, nē, tā nav depresija, tā ir izdegšana. Man ir vajadzīgs vienkārši laiks, lai atgūtos. Un man slimības lapa man nepagarināja ārste. Viņa bija nikni, ka es nedzeru antidepresantus. Tad es sevi lasot, interesējoties, atgriezu dzīvei. Un, kad es biju sevi atgriezus dzīvē, tad kaut kā nejauši gadījās sludinājums, ka varētu iet studēt medicīnu, ka bija uzņemšana. Un tad es tā domāju, man it kā nevajag, man ir pietiekoši daudz izglītības. Bet tas man bija vairāk tāds kā joka pēc. Labi, es aiznesīšu tos dokumentus, un tā bija pēdējā diena, kad var iesniegt dokumentus. Un es saku vīram, es vēl teicu, es vēl biju laukos, es saku, ja es mājās atradīšu, kur man ir vidusskolas diploms un visi šitie te dokumenti, uztaisīšu fotogrāfiju, ja es paspēšu, tad es iesniegšu. Un es paspēju iesniegt, un tad es domāju, bet es nebiju gatava vēl izdomājis, vai es iešu mācīties vai nē, bet es sapratu, ka man tanī dienā ir jāiesniedz dokumenti, un tad es varu domāt. Un tad es domāju līdz tam brīdim, kad paziņoju uzņemšanu, un tad, kad viņi paziņoja, ka es esmu uzņemta, tad es domāju, man tagad ir jādomā, vai man parakstīt to līgumu vai nē par studijām. Un tad es sapratu, labi, es aizēju parakstīt. Un tad pienāca 1. septembris, bērnus palaidu uz skolu, un tad es domāju, vai man tagad iet uz to 1. septembri vai nē. Es domāju, labi, es aizgāju. Tā es visu laiku man bija tā viegluma sajūta, ka man tas nav obligāti. Es gāju, tāpēc, ka man bija interese, man ļoti interesēja apgūt tos pamatus. Un tā es arī aizgāju, un tā es arī nokārtoju 1 semestri, nokārtoju nākamu, un tā es arī pabeidzu. Bet es saprotu, ka tu ilgi nepaliki medicīnā. Kas bija tas par iemeslu, kāpēc tā kā virzījies citā virzienā, jo tālāk tu nonāci līdz Slow medicīna ambulance. Tas ir tā kā pašas radīta apmācību platforma sievietēm, kur tiek izglītota šī tieši holistiskā pieeja tiek iedota. Nevis medicīnas skatījums, bet holistiskā. Kas notika? Kāpēc tu pārdomāji un aizgāja citā virzienā, jo tas gluži nav viens un tas pats, jo medicīna tas ir slimības, ir vadlīnijas, ir medikamenti, ir noteikts, kādi ir algoritmi un kā ir jāpalīdz šiem cilvēkiem. Bet holistiskā veselības pieeja tas ļoti atšķirās. Tas ir Hildegardas recepte, kas ir tavā mājaslapā pieminēts, kad cilvēks ir kā dārs, kuram vajag iedot ūdeni, augsni, vitamīni, minerālvielas, viss, kas viņam nepieciešams, un par viņu ir jārūpējās, viņš ir jākopj, un tad arī cilvēks kļūst vesels. Tad 2 dažādas pieejas. Kā tu līdz tam nonāci? Ka vajag kaut ko vairāk? Labi, Elīna, man jau jāsaka, ka es patiesībā esmu palikusi medicīnā. Es neteiktu, ka es esmu kaut kur aizgājis projām, vienkārši es varbūt skatos uz cilvēku savādāk, jo to nevar teikt, ka es esmu aizgājis prom, jo es turpinu izglītot sievietes, jo es redzu, tas ir tas auglīgākais, ko es varu darīt. Es varu viņas iedrošināt uzņemties atbildību par savu veselību. Man ir kursi, man ir programmas, kur es stāstu, skaidroju, padziļināt tās lietas, ko cilvēki bieži vien viņi nesaprot. Viņi, piemēram, vizītes ir ļoti īsas, viņi saka, man tur nepateica, vai es nesaprotu, ko tas nozīmē, un tad es padziļināti skaidroju dažādas tēmas. Man ļoti interesē autoimūnie procesi, jo man pašai ir autoimūnās slimības, bet es medikamentus neesmu lietojis jau, man liekas, kaut kādus
vairāk kādus 15, 16 gadus. Neesmu skaitījis, bet tiešām neesmu lietojis, neskatoties uz diagnozēm. Un līdz ar to, teiksim, un tas Slow Medicine ambulance, viņš jau man radās, varētu teikt, jau studiju laikā. Un tā Slow Medicine pieeja, tā man bija jau zināma no manām studijām garīgumā, kuras aizbraucu uz Ameriku, jo mēs mācījāmies par dažādiem garīgiem autoriem, un viena no viduslaika autoriem ir Hildegarda no Bingenes. Un viņa ir viduslaiku abate, teoloģe, varētu teikt arī mediķe, viņa ir gleznotāja, mūziķe. Viņa dzīvo tajā laikā, kad pasaulē nebija tādas krasas sadalījuma, jo viņas laikā tikai veidojās tā holistika, un pēc holistikas laikmetā tad parādījās arī garīgajā dzīvē parādījās tas sadalījums, ka bija tā teoloģija, kura bija pie rakstām galdiem, un bija tā teoloģija, kas tika izlūgta uz ceļiem un praksē un pieredzē. Tas nāca pēc holistikas kaut kur ap 14. gadsimta. Viņa bija kaut kur 11. 12. gadsimts. Un viņa bija tik universāla sieviete un varētu brīnīties, kā viņa to visu sevī savienoja. Jā, viņa varēja arī palīdzēt slimniekiem, viņa varēja mūziku komponēt, viņa varēja visu ko darīt. Un viņa man ļoti fascinēja. Jau studiju laikā Amerikā es pabeidzu maģistrantūru 2003. gadā, un viņa visu laiku man nāca līdzi jau no tiem laikiem. Un arī, teiksim, 30 dienu rekolekcijās klusumā, tur bija atkal Ignācijas, visi tie Ignācija garīguma principi, un tā, es biju ļoti tajā visā iekšā. Un tad, kad es studēju 2019. gadā, es uzstājos arī Rīgas Stradiņa universitātes konferencē par Hildegardi no Bingenes un viņas Slow Medicine pieeju. Tā bija konference, kur man bija iespēja nevis kā plakāta veidā, bet tieši mutiski arī uzstāties un par šo pieeju stāstīt. Un tas man bija ļoti tūs un līdz ar to es tālāk augu, un tas bija pilnīgi loģisks tāds risinājums. Tā kā, un man šķiet, ka mūsdienu medicīnā tieši tas ir tas, kas pietrūkst, ka ir tā, kā es viņu saucu, kastīšu medicīna. Ir ārsts, teiksim, tur hepatologs, ir nefrologs par nierēm, ir, teiksim, psihiatrs, ir ginekologs, endokrinologs, un, ja, piemēram, cilvēkam ir kaut kāda problēma, tad viņus ģimenes ārsts, tev sāp galva, viņu aizsūta vai pie viena, pie otra ārsta, bet neskatās holistiski, kur tad būtu tā īstā pieeja vai īstais risinājums, kā to risināt un kur ir tie faktori, kas veicina. Jo Hildegardei viņai ir tas, ka viņa skatās uz cilvēku kā uz tādu augu. Varat salīdzināt to Slow Medicine pieeju un mūsdienu medicīnu, kā mūsdienu medicīna vairāk skatās uz cilvēku ļoti tā mehānistiski. Sirds ir sūknis, ja kaut kādas problēmas viņš ir jāremontē, teiksim, un Hildegardei tas viņa skatās uz cilvēku kā uz dzīvu organismu, kā salīdzināja ar tādu metaforu ar augu vai koku, un ja tam augam tiek dotas saules gaisma, viņam ir gaiss, viņam ir ūdens, viņam saknēm ir minerāla vielas. Viņš turpinās augt, viņš var sevi atjaunot, viņš var cīnīties pret kaitēkļiem, viņam būs tas spēks, izturība, un ir jānodrošina visi šie faktori, kas var palīdzēt izdzīvot un nostiprināties. Bet mūsu medicīnā tas ārsts, viņš vairāk ir kā
kā mehāniķis, jā, kā automehāniķis. Viņš ir, nu, nomainīsim šito detaļu, šitas tev traucē žults pūslis, izgriezīsim to, bet tad, kad ir pirmie simptomi, neskatās, ko tur varētu darīt, lai tie simptomi mazinātos, kas ir tie faktori, kas veicina, ka, piemēram, notiek kaut kādas žults pūšļa lēkmes, kāpēc notiek tas, kad veidojas tie akmeņi un kāpēc tas iekaisums veidojas, kur ir tā problēma, vai tas ir uzturs, vai tas ir kaut kāds dzīvesveids, vai tur ir kaut kāda ģenētiska predispozīcija, to vispār neskatās. Bet Hildegardas pieejā viņi skatās uzreiz, kas ir tas, un viņš pilnīgi, manuprāt, tas ir tik dabiski, tik loģiski, ka kaut kā savādāk darīt, man liekas, pilnīgi, kaut kā nepieņemami. Un vēl no tās par Hildegardu runājot, ir arī viena tāda ārste, viņa ir Amerikā, un viņa ir uzrakstījusi grāmatu Slow Medicine, The Way to Healing, tātad lēnā medicīna, ceļš uz dziedināšanu, un viņu sauc Viktorija Svīta. Un viņa apraksta gadījumu, kur viena sieviete, pie viņas atnāca sieviete, man liekas, te drusciņa atzīmēja, jā, gatavojoties sarunai, ka viņa saka, pie viņas atnākusi sieviete, kur bijusi 37 gadus veca, paciente vārdā Terija, bezpajumtniece, un viņai bija izveidojušies ļoti plaši izgulējumi, ko nevarēja vairs ārstēt ar ādas pārstādīšanu. Ja ir izgulējums, mēs ārstējam ar ādas pārstādīšanu, bet tur bija tik dziļi, ka bija redzams muguras vidus līdz pat astes kaulam. Tik dziļš, ka varēja saredzēt to mugurkaulu, tas bija piepildīts ar atmirstošiem audiem, un pat nieres bija pieejamas caur muguru. Un viņa skatījās uz to pacienti, un viņa arī fano par Hildegardu, un viņa domās, ko Hildegarda tādā situācijā darītu. Un viņa saka, viņa novāktu tos atmirstošos audus un veicinātu to dzīšanu. Viņa saka, tātad, kas traucē? Traucē tas sagumzījies palaks, kas veicina to izgulējumu, bet atmirstošie audi, cietais matracis, tātad tās bija lietas, ko vajadzēja nomainīt. Un tad viņa teica, ka te būtu palīdzējis miegs un saules gaisma un labs uzturs, nevis kaut kādi medikamenti. Un tā recepte ļoti labi iedarbojās. Pagāja tikai 2,5 gadi un sadzija, un Terija varēja atgriezties ģimenē, bet mūsu medicīnā vai mūsu pasaules uzturē mums visu vajag ātrāk. Mēs neļaujam notikt tiem procesiem, kas notiek, ja? Mēs zinām, ka ir 9 mēneši, lai tas bērniņš izveidotos un viņš piedzimtu, bet, un arī tāpat daudzām problēmām ir noteikts laiks, lai viņas varētu notikt. Bet mēs gribam ātrāk, mēs nevaram par tiem 9 mēnešiem ātrāk, tas kā piemērs. Un tāpat arī šajā gadījumā tur ir jādod laiks, jo cilvēkā ir iekšā šis dzīvības spēks, kas palīdz sadziedēt to visu. Ja Un mēs arī ticam paši sava ķermeņa spējām vispār atjaunoties. Bet viņš arī darbojas arī tad, ja mēs neticam. Bet mums ir vienkārši jāpaļaujās uz to, jo viņš darbojās. Bet mēs ar tiem medikamentiem, ar ko mēs ļoti daudz ko noslāpējam, un mēs nomācam to spēku, kas ir mūsos, un līdz ar to, un tad mēs brīnamies, kāpēc ir tik slikti. Tā. Par medikamentiem runājot, noteikti ir gadījumi, kad viņi ir ārkārtīgi palīdzoši, kad ir akūtas situācijas, kad ir traumas, ja nepieciešama atsāpināšana, narkoze un visādi citādi. Tam ir vieta būt. Bet kas mani visvairāk mulsina, ko es pa pēdējiem gadiem esmu pamanījis, un arī līdzcilvēkos, kas ir aizgājuši jau, ja, nestāstot vispār neko par dzīvesveidu, nepievēršot vairāk laika šim cilvēkam, nesaprotot, kas ar viņu ir, kas un ko un kā. Ja, jo man tētim, piemēram, bija Žilbēra sindroms. It kā nav nekāda mirstamā kaite, bet aknai ir jāpievērš uzmanība, ja, vairāk nekā parasti. Viņš gan nenodzīvoja īpaši veselīgu dzīvesveidu, un šobrīd viņš vairs nav ar mani, jau pagājušajā gadā viņam bija 61 gads, ja, bet tad, kad tika konstatēts, ka ir veselības problēmas, viss, kas tika ieteikts, bija čupa medikamentu, ieliekoties slimnīcā,
palika sliktāk, un no slimnīcas viņš izgāja ārā slimāks nekā viņš aizgāja uz slimnīcu, kas priekš manis vispār ir šokējoši. Liekas, tā ir vieta, kur vajadzētu taču ārstēt. Ārstēt visiem uzreiz liekas dziedināt, palikt veselākam. Bet ja cilvēku, kas ir aizgājis bez temperatūras, izlaiž ārā ar temperatūru un ar aizkuņģa dziedziri, kas vairs nestrādā, tad man rodās jautājumi, vai tur vēl ir droši, un kam tur ir droši, un pie kādiem apstākļiem tur ir droši. Un es domāju, Marika, nevelti tavā dzīvē ir bijusi filozofija, jo tas ir arī iemesls, kāpēc cilvēks sāk uzdot jautājumus. Un tieši jautājumu uzdošana mūs aizved kaut kur tālāk pa pareizo taciņu, pareizo virzienu un liek saprast, kas ir kas. Jo pa medikamentiem runājot, arī es esmu autoimūno saslimšanu cilvēks, man ir psoriāze no 18 gadu vecuma, un pirmais, ko man ārsts pateica, bija, tā ir neārstējama slimība. Es centos ārstēt kaut kādu laiku, jo ir medikamenti priekš autoimūnām saslimšanām, ja manā gadījumā kortikosteroīdu smēres un visādi šķidrumi galvā lejami un viss kaut kas, un injekcijas, viss tur bija viss kaut kas. Bet man nekad nepalika labāk, tikai sliktāk bieži vien, un es pat iedzīvojos hormonālos traucējumos. Bet es nesapratu, kas ar mani notiek. Es turpināju lietot šīs mēres 11 gadu garumā, un tikai pirms apmēram 3 gadiem es pieņēmu lēmumu, ka es vairs negribu neko lietot. Un es arī teikšu, ka es jūtos ļoti labi, pat labāk nekā lietojot medikamentus. Un mana pārliecība šobrīd ir tāda, ka kāpēc jāārstē to, kas ir neārstējams, pēc idejas. Lai uzturētu droši vien kaut kādā stāvoklī ķermeni, lai nebūtu pat traku, bet arī labāk īpaši nepaliks, diemžēl. Un tā ir slodze mūsu organismam, visi šie medikamenti, jo tiešām hormonālas problēmas, kas man bija, apmēram 20, 23 gadu vecumā, man bija nepieciešama dzemdes abrāzija, vai kā viņi tur sauc, tīrīšana nedzemdējošai sievietei, un paldies Dievam, tie medikamenti pazuda no tirzniecības, un es viņus vairs nevarēju lietot. Jo, diemžēl, ar tām slimībām, kas ir hroniskas, ir tā, medikamentā rakstīts 4 nedēļas, varbūt 2 nedēļas kaut kas ir jālieto, un pēc tam būtu jāņem pauze. Bet es gadiem lietoju vienu un to pašu, vienu un to pašu, vienu un to pašu, un rezultātā tev paliek tiešām sliktāk. Jo tu jau neievēro nemaz vadlīnijas, kas tur ir sarakstītas, jau ārsts tikai raksta, un to arī prasi. Bet šajā sakarā, ko es gribēju teikt? Savā ziņā cilvēks pats ir veicinājis šādu veselības pieeju, kāda viņa ir šodien, jo visi meklē brīnumu tableti. Man sāp galva, daktarīt, izrakstiet man kaut ko, lai man nesāp. Man sāp vēders, tur nezinu, pirms mēneša reizēm pūšās burbuļo vēl kaut kas, izrakstiet kaut ko, lai man tas nenotiktu, ja? Man tur ir zādas pleķītes, daktarīt, ko es varu palietot, lai viņš pazustu. Mēs paši esam veicinājuši šādu medicīnu, kāda viņa ir šobrīd, manuprāt, ar savām prasībām un vajadzībām, kas ir jāpiepilda. Kā tu uz šo skaties? Jā, tu ļoti interesanti pastāstīji un padalījies ar savu pieredzi. Man arī ir bijušas tās situācijas, kad es ieraugu, ka no slimnīcas cilvēks iziet ārā slimāks, tāpat kā tur stāstīja laikam par savu tēti. Un tas man arī bija šoks, jo augot padomju laikos, piedzīvojot tos, man parasti asociējās slimnīca ar vietu, kur tiešām cilvēks ieiet, viņam palīdz, un viņš iznāk tomēr ārā bišķiņ labāks. Tas man arī bija tāds līdzīgs šoks kā tev. Un runājot par autoimūnām slimībām, tur jāsaka tā, ka patiesībā viņām ir risinājums, un tieši tas bija arī tas, kāpēc mani interesēja dziļāk viņas pētīt. Jo, protams, teiksim, tur var panākt remisiju, un tātad, mēs nevaram teikt, ok, cilvēks varēs dzīvot tāpat kā agrāk, ja viņš darīs tās pašas sliktās lietas dzīvesveidā, kas ir veicinājuši to autoimunitāti, tad, protams, tas atkal atgriezīsies. Bet remisiju medicīnas valodā runājot, to tiešām var panākt, jo tur ir vairāk tādi faktori, kas viņus veicina, un tur ir jāsaprot, man ir vesela tāda grupa, kur sievietes nāk, mums ir abonementa grupa, kur es par tām lietām stāstu, ir arī brīvpieejā viens video, kur es stāstu par tām 4 faktoriem, kas tieši veicina autoimunitāti, un es varbūt tagad par to tik daudz nerunāšu, to var brīvpieejā atrast un noskatīties.
Bet, nu, jo man arī bija tā, kad man pienāca klāt otra autoimūnā slimība, vēl es pirms biju aizgājis studēt, un tad es biju nomainījis, es nezinu, 4-5 dakteres, un es saku, bet kāpēc man šie rādītāji pieaug un antivielas palielinās, un viņas tās dakteres saka, viņas saka, rausta plecs, viņas saka, to neviens nezinu, tagad es varu pateikt, es tagad zinu, jo tas man bija, nu kā viņas, es saku, bet ko darīt, lai viņas man tur nepalielinās, nu ko es varu darīt, un tur bija pilnīgi tāds klusums, nekādas atbildes, un kad es biju aizgājis pie vienas dakteres, kura bija jau vairākās paudzēs mediķu dinastijas, viņa speciāli bija meklējusi, domāju, varbūt viņa zinās, varbūt viņai lielāka izpratne būs, tad viņa pateica, tas taču ir diagnoze, ko jūs pie manis atnācāt. Un es domāju, ko es ar to diagnozi darīšu, es taču gribu būt vesela. Protams, ka pie autoimunitātes un arī hroniskām daudzām slimībām ļoti ietekmē tā vide, kurā mēs dzīvojam un mūsu dzīvesveids. Protams, te ir tā ģenētiskā predispozīcija, kas ir jāņem vērā, bet viņa varbūt ieslēdzās tikai tad, vai parādās tikai tad, kad tie faktori ir tādi, ka organisms ar viņiem netiek galā. Ka viņi tā kā kraujās viens uz otru virsū, pieaug, un tad vienā brīdī ir, kā saka, striķis trūkst, un tad aiziet šie procesi. Toksiskās vielas, teiksim, gan pārtika, ko mēs ēdam. Tur ir ļoti daudz dažādu ķīmisku vielu, un tas arī nenāk par labu, jo organismam viņas visas ir jāizvada, un ar viņām ir kaut kas jādara. Tāpat kosmētika, parfimērija, ar ko mēs tīrām, matrači, no kā viņi ir impregnēti ar visādām ķīmiskām vielām, kas izgaro, arī dzīvokļu remonti, būtu jāskatās krāsas, lai viņas būtu pēc iespējas mazāk kaitīgas. Tas viss var ļoti trigerēt, un cilvēki saka, bet to taču visi dara, bet mēs arī redzam, ka ļoti daudz cilvēku, arvien vairāk cilvēku slimo, un slimo arvien jaunāki cilvēki, jo agrākos gados daudzas hroniskās slimības bija cilvēkiem pensijas vecumā. Tagad ir 30 gadīgi, 28 gadīgi, kur es ieraugu tos cilvēkus, un ja viņi prasa man kādu ieteikumu, un es skatos, tas ir 28 gadi, un viņam ir šitā buķete ar problēmām, pa kuru laiku. Un, protams, ja es sāku runāt, tad tur ir bijuši, tanī laikā, tad es tam nepievērsu uzmanību. Tur ir bijuši kaut kādi 3-5 gadi, kad ir dzīvots pilnīgi nedomājot kā, jo pirms tam veselība ir bijusi laba, bet tad ieslēdzās tas ģenētiskā predispozīcija, nāk šie faktori klāt, un aizsāks kaut kādas autoimūnas slimības, un tad ir jāmēģina tikt atpakaļ. Bieži vien ir uzturvielu deficīts, un tas ir vairāk saistīts ar to, ka ir gremošanas problēmas, piemēram, tu minēji par to uzpūsto vēderu un tā, bet ne jau tas vēders, ja tā problēma sākas kaut kur daudz augstāk gremošanas traktā, viņa būtu jāskatās jau ar to, kas notiek mutē, vai tur izdalās siekals, vai tiek barība sakošļāta, kas notiek kuņģī, vai pietiekoši kuņģa skābē, un kas notiek tur, vai izdalās žults, vai izdalās aizkuņģa dziedze ar fermenti, un tas viss var novest pie, teiksim, vai problēmas augstāk pa gremošanas traktu var novest pie uzpūsta vēdera, un tad cilvēks, man ir tikai uzpūsts vēders, un tad viņš sāk pirkt probiotikas, prebiotikas un visu ko, un viņam vēl sliktāk paliek, vai arī tas uz laiku uzlabo, un pēc tam viss atgriežas, jo tā problēma ir jāmeklē iepriekš, un es arī papildus tagad arī studēju vēl funkcionālās medicīnas institūtā Amerikā, un apgūstu kursus, kur man tieši patīk tā pieeja, ka funkcionālā medicīna ir viena no tām, kura meklē, kā organisms funkcionē. Viņi skatās
funkcionāli, nevis pa tām kastītēm, ka nu, tu tur aizēj pie ginekologa, un tad pie psihiatra, un tad vēl pie neirologa, un tad, kā es citreiz smējos, tas ir aizēj pie labās kājas kreisā īkšķa speciālista un netiec galā, bet funkcionāli, un tad viņi skatās, kā tas viss sasaistās, un es citreiz ar tādu lielu apbrīnu klausos tās lekcijas, kur tie speciālisti arī, kuri ārsti, kuri viņi nav bijuši apmierināti ar šo konvencionālo medicīnu, un viņi ir meklējuši tālāk, un tagad jau tur tā vesela kustība, un viņi izstāsta tās sakarības, tās saiknes, kā tur, piemēram, šie simptomi, kā viņi tur sasaistās ar citiem, un kur jāmeklē tas cēlonis. Un, protams, ka ir hroniskās slimības, kur ir jau mainīta struktūra organismā, kaut kādos orgānos, un tur, protams, jaunu orgānu tu neieliksi, bet nu, tu vari vismaz saglabāt, lai viņš tālāk nebojājas. Un tagad noteikti ir jāskatās holistiski, un tas prasa laiku. Tā nebūs arī 5 vai 15 minūšu vizīte, un citreiz tā arī nebūs 45 minūšu vizīte, jo liekas, nu 45 minūtēs var daudz izdarīt. Tur citreiz ir, teiksim, ja kāds man lūdz palīdzēt viņam saprast, ko viņam tālāk darīt, tur ir jāņem vērā ļoti daudzi faktori, tas ir daudzu stundu darbs, un tad var pateikt, zinīt, izskatās, ka tur ir kaut kāda problēma, varbūt tev vajadzētu aiziet pārbaudīt to un to, un tad tā bildes saliekas kopā, un tad cilvēks var reāli saprast, ko viņam reāli darīt, jo, nu, citādi, nu, ir pie mums tā, kā ir. Nu, tas ir tas, kas šobrīd medicīnai ļoti, ļoti pietrūkst. Uzklausīt, tā dzirdēt un meklēt. Meklēt cēloni. Jo, piemēram, visi medikamenti, kas mūsu ģimenē savulaik tika lietoti, kad es sāku lasīt apzināti, kas tur ir, kā tas strādā, kam tas ir domāts, es sapratu to, ka visi medikamenti, lielākā daļa, es neteikšu visi, bet lielākā daļa medikamenti, kas bija mūsu mājās, ir domāti simptoma novēršanai. Piemēram, no 2 mēnešu vecuma man dēlam sākās elpceļa problēmas, aizgāja ciet deguns, viņš nevarēja zīst krūti, mēs uz bērnu klinisko slimnīcu, tur mehāniski atsūkšana, zirteks, tāvēgils, vēl viss kaut kādi tur deguna, nazoneks, kur ir antibiotikas sastāvā, vibrosils, koldergāns. Mums pa tiem gadiem bija tik daudz medikamenti dažādi. Ventolīns, pulmikords, elpceļiem, salbutamols, fleksotīda baloniņš. Man vēl galvā stāv visu šo nosaukumu, ja? Bet tad, kad es sāku lasīt, konstatēju to, ka tiešām simptomu novēršanai. Un te pazūd tā saikne ar cēloņa meklēšanu. Tā kā tu teici, jums jau ir diagnoze, ko jūs gribat? Tā kā apsveicu, medaļa jums ir! Bet cilvēki tiešām grib būt veseli. Nevis vienmēr lietot kaut kādus medikamentus, bet grib būt veseli, jo mūsu tā cilpa un ilūzija, kad es ārstēju, es daru labu bērnam, viņa nekad nebeidzās. Un ar katru gadu tiešām bija sajūta, ka bērns paliek slimāks, un mums katru gadu doktore solīja, ka viņš paaugsies, izveidosies imunitāte. Mēs runājām par operāciju, jo mandeles bija ļoti lielas un aizdegunes polipi vai adenīdi, kā tur sauc, ka tur arī bija visu laiku ciet deguns, ja. Mutes elpošana, šķībi zobi rezultātā. Nu, ļoti tur pa ķēdīti jau sāka veidoties vēl problēmas. Un imunitāte bija ļoti, ļoti slikta. Bet kas ir pats interesantākais, jau arī aizdomājoties vien, antibiotikas nobeidz ne tikai sliktās baktērijas, bet arī labās zarnu traktā. Un ja man bērnam 4 reizes gadā, citreiz 5, tur bija ļoti bieži, ir jālieto antibiotikas, par kādu imunitāti mēs vispār varam runāt? Jo viņam ķērās klāt viss iespējamais. Rotavīrusi beidzās slimnīcā. Es atceros tās naktis, kad es gulēju sēdus, viņu turot uz krūtīm, lai viņš vispār varētu pāelpot. Ja? Un bija periods, kad man bija 4 bērni, un visi uz inhalācijām, 3 reizes dienā ventolīns, 2 reizes dienā pulmikords, jo doktorīte teica, nu jums mājās ir tas miglotājs, nu tad visiem. Ja? Tā kā pa vidu antibiotikas, 2 tādas, 2 savādākas, degunā jāatcerās iepūst. Tā bija lazarete mājās, un tas bija smagi psihoemocionāli, un ļoti liels pārbaudījums arī man kā mammai. Un es pieļauju, ka tas arī tas dzīves posms bija vajadzīgs, lai vispār aizdomātos, kas ir kas, sākt uzdot jautājumus, un ņemtu atbildību savās rokās, jo tas ir arī tas, ko tu māci, un tas ir tas, ko es arī sociālos tīklos katru dienu cilvēkiem cenšos atgādināt.
Jūs esat vienīgais cilvēks, kas uzņemas atbildību par savu veselību. Mm. Neviena cita nav. Un es varu tiešām pati sev uzsist pa plecu un pateikt, ka es biju tas cilvēks, kas noņēma savu bērnu pilnībā no medikamentiem. Un jau piekto gadu viņam vairs nav šīs problēmas kroniskās. Viņš ir peldētājs, viņš ir boxā, viņš ir sportists un apmeklē nometnes, jo viņš regulāri apmeklē pulciņus. Un doktori šobrīd meklē mūs, nevis mēs meklējam doktori, kā tas bija iepriekš. Ja? Tā kā ar šo funkcionālo pieeju var tik daudz izdarīt, un kas ir pats labākais, kad nav jau jābūt ārstam ar diplomu un grādu, lai to varētu izdarīt. Pietiek vienkārši sākt uzdot jautājumus un meklēt informāciju. Un Marika, es esmu nereāli priecīga, kad ir tādi cilvēki kā tu, kas rada šo informāciju, kas dalās, kas dod, kas izglīto sabiedrību. Jo es redzu, ka tieši tā dalīšanās un runāšana par to, ka ir iespējas, ir veids, kā mēs pamazām pat drusciņai uzlabojam šo te veselības nozari. Jo cilvēki sāk dzirdēt, kad ir varianti un sāk uzdot jautājumus vairāk un vairāk. Un es domāju, ka šodien mums ir jāvirzās uz noslēgumu, bet es gribētu nākamajā video, ja tu būsi ar mieru, parunāt par 10 virzieniem, ko tu redzi, kas būtu jāmaina veselības nozarē, jo tas bija tiešām iemesls, kāpēc es tevi pamanīju un sāku sekot, jo man vienkārši ļoti sasaucās, ka tieši tie 10 virzieni ir tās vājās vietas šobrīd medicīnas nozarē, kuras sakārtojot, mēs visi varētu nonākt līdz labākai veselībai. Tā kā Ar tevi runāt, un es nezināju to tavu pieredzi ar bērniem. Man ir bijusi līdzīga pieredze, bet es domāju, ka daudzām mamām ir bijusi līdzīga pieredze, kas lika uzdot jautājumus. Un tikai tad, kad es redzēju, ka es sāku risināt savu bērnu problēmas, es arī atradu risinājumu savām autoimūnām problēmām. Jo tikai, kad es viņiem palīdzēju, ka viņiem jau palika labāk, tad es sapratu, tas taču varēja arī ietekmēt mani. Un tad es arī tās lietas mainīju. Tā kā, es arī esmu pateicīga saviem bērniem par to, ka es nelietoju medikamentus, jo man vispirms vajadzēja viņus dabūt no medikamentiem. Varbūt skaudri izklausās dabūt nos no medikamentiem, bet medikamenti tiešām ir domāti akūtām situācijām. Nevis tā teikt, ikdienas lietošanai, kā mēs lielākā daļa esam pieraduši, piemēram, ibumetīns, ja, kas tur daudzām sievietēm somiņā stāv, jo regulāri sāp galva. Piemēram, man pēdējos 5 gadus galva nesāp. Bet tas ir dzīvesveids, tas ir ūdens dzeršana, tas ir minerāli vielas, tas ir laba stāja galu galā, lai nav nospiesti asinsvadi un tas skābeklis cirkulē un nonāk tajās smadzenēs. Ja? Nu, tā ir tā holistiskā pieeja. Marika, vai tu esi ar mieru nākamajai sarunai? Ja? Es jau esmu, jo es jau uztveru arī to kā misiju informēt cilvēkus par tām lietām. Un, jā, esmu ar mieru. Okay. Tad mēs tiekamies nākamā pirmdien, 3:00, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Un ja būs vēl, mums attīstīsies šīs sarunas, tad varbūt katru pirmdienu, kādu laiciņu. Un cerams, ka mums izdosies nodot šo vēsti. Paldies tev liels par sarunu. Man bija ļoti patīkami iepazīties, uzzināt par tevi vairāk. Tiešām ļoti, ļoti jauka saruna. Es domāju, ka mēs aizskārām ļoti daudz interesantas tēmas un noteikti turpināsim. Paldies klausītājiem. Ceru, ka viņiem arī bija interesanti. Jā, paldies, tā!